man nozīmē būt tulkam. Tā ir mana misija, jo es piedzimu nedzirdīgo ģimenē, es augu nedzirdīgo sabiedrībā, paralēli dzirdīgo sabiedrībā, bet tas bija visu laiku reizē. Dārziņš, tu dzirdīgiem bērniem spēlējies, atnāc mājās, tev nedzirdīgi vecāki. Dzīve valoda, mana dzimtā valoda. Un arī paralēli runas valoda, arī dzimtā. Viss notiek paralēli. Un līdz ar to tā ir mana misija. Es piedzimu, es daru to ar sirdi un es nomiršu ar to lietu. Jo visa mana dzīve ir, faktiski var teikt, ļoti emocionāla. Tāpēc, ka es esmu emocionāls cilvēks par spīti tam, ka es it kā uzaugu ar nedzirdīgiem cilvēkiem, bet man allaž ir tā sajūta, ka man vajag mazliet tā kā būt stipram plecam tam nedzirdīgajam, jo ja es neticēšu tam nedzirdīgajam, ka viņš var, kas tad ticēs tam nedzirdīgajam cilvēkam? Un ja es ticu, un ja es, dari, sasniedz, sapņo un daudz sapņo, tad jau puse no darba ir paveikta. Un nav tāda viena sirsnīgākā. Visu, ko nedzirdīgie sasniedz, tas arī mans nopelns, mans prieks, arī mana mazā uzvara. Un mans darbs ir sirsnīgs, tas ir sirds darbs.